Interesantā laikā dzīvojam. Virtuvē man ir LED lampas. Darbā man ir LED lampas. Man pat ārā pie mājas ir LED lampas, bet mašīnā man LED lampas laikam jau nevar būt, jo ražotājs pirms, teiksim, 7 gadiem vēl nebija ieplānojis manam automobīlim. Mārtiņš Umbrāško, kurš ir Osram vadītājs Latvijā, es pareizi pateicu? Baltijā. Baltijā! Es te tik pieticīgi. Nu labi, to viņš man, protams, pieminēs līdz mūža galam, bet jebkurā gadījumā viņš ir tas cilvēks, kas uz manu jautājumu spējas atbildēt. Kā tad īsti ir? Ja man ražotājs manam automobīlim nav paredzējis LED spūdzes, man ir cerības tomēr viņus tur ielikt? Nu, es varu jau teikt, ka sākot ar 2020. Gadu LED spūdzes drīkst ievietot automobīlī aizvietotāju halogēnu vietā, bet ir, protams, ir viens liels bet. Tās ir konkrētas spūdzes, certificēts, un, kas ir ļoti svarīgi, ka atkal ne katram automobīlim. Kā es varu uzzināt, vai man der, vai neder, vai man ir, vai nav? Nu, process ir diezgan vienkārši. Ieejot Osram mājaslapā, ir speciāla sadaļa ar konkrētām šām spūdzēm. Tad ieejot šajā sadaļā, mēs atrodam valstu sarakstu, un tad tādā valstu sarakstā mēs varam atrast sarakstu ar automobīļiem, kas ir notestēti un kas ir iekļauti šī sarakstā. Apskatoties mūsu sarakstu, mēs salīdzinām arī automobīļa lukturi, apstiprinājumu numuru. Kā tad īsti ir labi? Es tās lampas ielieku, spūdzes pareizi būtu teikt, un esmu laimīgs tik tālu, kā man pirms tehniskās apskats tā kā jāliek apakaļ ir vecās labās Iļičs spūdzītes, tās kvēlspūdzes. Halogēna. Halogēna. Es jau domāju tā, ko ieskrūvēt. Tās. Nē, gluži ar tagad tas tā nav. Ja tas automobīlis atrodas tādā sarakstā, un tā spūdze atkal ir tā pareizā, kas ir certificētā, tad pirms skatas tev tās spūdzes nav jāmaina uz halogēno spūdzi. Bet atkal ar to nosacījumu, ka pirms skatas tev esi izgājis to certifikācijas procesu pie mums Rīgā Mazimprovas ielā. Tas ir CSDD, kaut kāds certifikācijas nodaļa. Un tu gribi teikt, ka katram automobīlim atsevišķi jābrauc? Konkrētam automobīlim jau CSDD viņi savā sistēmā ieliek tad to apzīmējumu, marķējumu, apzīmējumu to, ka šim konkrētam automobīlim ar valsts numuru tādu un tādu tiek nomainīt halogēnas spūdzes pret ledu, un tādā reizē, kad viņš aizbrauc uz CSDD, uz skati, viņi tad savā sistēmā un datorā redz to, ka ir veikta izmaiņa no halogēna uz ledu. Klau, jautājums jau tāds, dodoties, piemēram, uz to certifikāciju, vai kā, man kaut kāds dokuments ir jāņem līdzi, tu parakstu personīgi, vai valsts prezidents parakstu kaut ko, ka, šim puisim ir īstās lampas? Tur nav tik sarežģīti. Pēc idejas sistēmā internetā var atrast tos certifikātus. Viņus var izprintēt un, protams, vadāt līdzi mašīnā, cimda nodalījumā. Bet Latvijas situācijā uz doto brīdi ir tā, ka, ka tu brauc uz CSDD un viņi paši pārbauda un veic to atzīmīt. Tātad viņi paši visu tev no tā papīra nav tāda baigā nozīme. Kāpēc mums tik daudz te viss kaut kas ir priekšā? To visu vajag, lai iedarbinātu tās spūdzes? Tā kā Xenonam agrāk tur bija nācis līdz transformators. Nē, pēc idejas tur ir atkarīgs no automobīļa. Bet, ja mēs runājam tieši par spūdzēm, tad ir, protams, svarīgākais ir spūdzes, bet ir konkrēti automobīļi, kā es teicu, ka viņi ir nosertificēti, kādam der tikai spūdzes, bet, protams, kādam automobīlim būs nepieciešams kanbus, saucamais kļūdas noņēmējs, bet ir arī automobīļi, kam būs nepieciešami adapterīši, lai to spūdzi arī piestiprinātu. Tas ir, tas, ko parasti tādi drātiņi piesprauž. Ir kaut kur drātiņas, ir vienkārši kaut kur tas gredzens. Ir nepieciešami vāki, jo tomēr halogēna spūdzīte ir, kā es teicu, pēc izmēriem maza, bet, kā mēs zinām, ja mēs paņemam šo LED spūdzi, tad viņai ir šitā dzesēšanas, tāda dzešēšana. Tur iekšā ventilators? Tur ir ventilatoriņš, jā. Ja es tagad tādus uzstādu, tad, kad es nākošu reizi tagad tiešu uz veikalu,
reizi tur pēc, nezinu, 10 stundām, 20, 50, 1000, 5000. Viņām ir kalpošanas laiks 10 reizes ilgāks nekā halogēna spuldzei.